galvenais iemesls tātad ir saistīts tieši ar pētījumu kompāniju Nielsen, kas pagājušā gada nogalē ir veikuši pētījumu par nelegālo cigarešu īpatsvaru Latvijā. Iveta Pukšs-Mundze par to noteikti izstāstīs plašāk, detalizētāk un izvērstāk. Bet ņemot vērā problēma, par ko mēs runājam, un problēma, kuru mēs visi cenšamies kopīgi tātad mazināt un apkarot, ir šīs kontrabandas cigaretes, ja nelegālās cigaretes, tad līdz ar to arī būs stāstījums no valsts ieņēmuma dienesta muitas policijas pārvaldes direktora puses Edija Cēkaskunga, kurš tātad pastāstīs par tabakas izstrādājumu tirgus tendencēm kopumā pagājušajā gadā, par pēdējos gados atklātajiem tādiem skaļākajiem, nozīmīgākajiem, apjomīgākajiem kontrabandas gadījumiem, ko tātad izdevies atklāt un novērst, kā arī par to, ko tad ir kontrabandas apkarošanas jomā plānots darīt šogad. Savukārt, Juris Stinkas kungs tātad iezīmēs tos pozitīvos faktorus, kas tiešām ir sekmējuši šo cigarešu kontrabandas mazināšanos, kā arī iezīmēs tos izaicinājumus, ar kuriem tad vajadzētu tikt galā šogad. Vispirms tātad es došu vārdu visiem trim runātājiem, un pēc tam, kad visi trīs tātad runātāji būs izteikušies par savu tēmu, tad kā ierasts ir individuālie jautājumi no vietas, un, ja ir vēl vēlmi, tad pēc tam arī individuālās intervijas. Tātad, pirms, kā jau minēja, valsts ieņēmuma dienestā muitas policijas pārvaldes direktors Edijs Cēpe par skaļākajiem atklātajiem cigarešu kontrabandas gadījumiem. Labdien, labdien. Tātad esmu valsts ieņēmuma dienesta muitas policijas pārvaldes direktors Edijs Cēpe. Sākumā vēlētos jums novēlēt laimīgu, veselīgu, sekmīgu, ražanu darba gadu mums visiem, gan mums tiesību aizsardzības jomā, gan valsts ieņēmuma dienestam, gan sabiedrībai kopumā, mūsu kopējās valsts uzplaukumā. Jautājums, par ko mēs tiekamies šodien, mēs tikāmies laikam pagājušā gada rudenī, oktobrī, ja nemaldos, kad mēs parakstījām arī ar Tabakas ražotāju nozares asociāciju valsts ieņēmuma dienesta sadarbības līgumu. Un tad jau faktiski šī tēma nav jauna, mēs esam jau tikušies un runājuši, un jums ir iespēja sekot līdzi, un jūs arī regulāri sekojat līdzi tām tendencēm, kas notiek vienā no, teiksim, arī jūtamākajām kontrabandas, teiksim, un nelegālas preču aprits jomā, tā ir tabaka, ja, kas ar savu ietekmi gan uz budžetu, gan zaudējumiem, gan arī ienesīgumu, jāsaka tā, organizētai noziedzībai, protams, ir viena no jūtīgākajām preču pozīcijām, pret kuru mums ir jācīnās. Sākotnēji sniegšu ieskatu par nelielu ieskatu, kā tad mums ir sekmējies tiesību aizsardzības iestādēm pagājušā gada. Atsevišķi no faktiem, šis ir tikai janvāra sākums, un precīzi datu fiksācija nepieciešams laiks, jo mēs apkopējam datus arī no citām tiesību aizsardzības iestādēm. Un tāpēc, lai nebūtu kādas matemātiskas korekcijas nākotnē, tad ir arī tikai sniegta informācija. Patreiz mēs varam sniegt precīzi informāciju par 11 mēnešiem. Tad kopumā, to gan mēs varam pateikt, ka 2015. gadā par tabakas izstrādājumiem akcijas nodokļu jomā ir iekasēts par 11 miljoniem, ir 6,7% vairāk akcijas nodoklis nekā 2014. gadā. Un tas ir ļoti būtiski, jo faktiski akcijas plāns ir izpildīts un par 104,6% plānotais vairāk nekā tika plānot šogad, ņemot vērā to, ka plāns bija paaugstināts. Tas viens no indikatoriem, ko mēs vērtējam, ka tas būtu sekmīgi arī izpildīts. Un lielākā akcijas nodokļa proporcija, protams, ir no šīs jūtīgās preču pozīcijas, tās cigaretes, ņemot vērā kopumā no tabakas produkcijas iekasētā apjoma. Tas, kas mums šķiet svarīgi, es domāju, ka to arī mūsu privātie partneri var novērtēt, tas, ka 2015. gadā, vismaz 11 mēnešos, bet es domāju, ka arī visā gadā ir pieaudzis attiecībā pret iepriekšējiem gadiem, pieaudzis mazumtirdzniecības tīklos nodoto cigarešu skaits. Respektīvi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mazumtirdzniecības tīklos iegādātās cigaretes pieaug.
Vai no veselības viedokļa tas ir labi, bet kādā gadījumā, ja mēs vērtējam no nelegālā tirgus daļas samazināšanās viedokļa un cīņu pret šo nelegālo tirgu, tad noteikti šis indikators arī vērtējams. Pieaug tātad patēriņām tas, kas tiek iegādāts mazumtirdzniecības tīklos. Nu, jāņem vērā, ka valstī tomēr turpinās, mūsu sabiedrībā turpinās arī veselīgā dzīvesveida kultivēšana. Mēs ļoti daudz redzam veselīgas, kā saka, dzīvesveida piekritējas, sporta zālēs, uz ielas skrienam, un, diemžēl, tā ir negatīvā statistika valstī, bet tomēr iedzīvotāju skaits krītās. Jāpiemina, ka mēs kādu laiku pagājušajā gadu uzsākām nelegālajā tirgu esošo cigarešu paciņu cenu monitoringu. Un jāsaka, ka arī šajā jomā mēs vērojam cenas pieaugumu. Respektīvi, nelegālās cigarešu paciņas cena dažādi, bet no jūlija sākot ir pieaugusi nelegālajā tirgu no 30 centiem līdz pat €1 par vienu paciņu. Tas arī ir viens no tādiem statistikas rādītājiem. Kā tad mums sekmējies tiesību aizsardzības jomā? Nu, jāsaka, šī statistika, kas ietver kopējo izņemto cigarešu apjomu 11 mēnešos, tad lielākais, protams, ieguldījums ir vairāk iestāžu kopējā sadarbībā. Tas ir gan valsts dienests, gan valsts robežsardzes darbs, gan ļoti būtisks darbs ir valsts policijai šajā periodā vērojams. Un kopumā tātad gan valsts dienests šajā periodā ir izņēmis vairāk nekā 2,5 reizes pret iepriekšējiem gadiem nelegālās cigaretes. Gan visu tiesību aizsardzības iestāžu kopumā izņemtās cigaretes ir būtiski pieaugušas par 1,9 reizēm pret iepriekšējo periodu. Šajā statistikā vēl nav ietverts decembris. Tas nozīmē, ka decembrī tie arī vēl būs miljoni klāt pie izņemto preču apjomiem šajā preču pozīcijā. Ja mēs vērojam uzsāktos kriminālu procesus par nelegālā cigarešu apkarošanas jomā, tad 11 mēnešos ir uzsākt 296 krimināla procesi kopā visās tiesību aizsardzības iestādēs. Lielākā daļa no krimināla procesiem, 42 procesi, ir uzsākti muitas policijas pārvaldē. Tas norāda, ka gandrīz pusi faktiski no šiem pārkāpumiem bijuši saistīti tieši ar identificētiem noziedzīgiem nodarījumiem, bijuši saistīti ar tabakas kontrabandas faktu. Kontrabandas jomā nodotās lietas ar katru gadu, nevis nodotās, bet uzsāktās lietas ar katru gadu pieaug muitas policijas pārvaldē. Jāsaka, mēs, protams, gribētu redzēt tādu pašu pieaugumu arī kriminālu vajāšanai nodotām lietām, bet tad jāsaka, ka mums resursi šajos visos gados nav pieauguši muitas policijas pārvaldē. Un tāds pats izmeklētāju skaits vai operatīvo darbinieku skaits, kāds bija, tāds arī palicis. Nu, šeit mēs varam veicināt savu kapacitāti uz darbinieku apmācību, izglītošanu un iekšējām rezervēm patreiz. Bet ar 58 procesiem tātad ir lielāks uzsākto kriminālu procesu skaits kā iepriekšējos periodos. Tendences. Šie nav paši jaunākie slaidi no starptautiskās kompānijas KPMG veiktiem pētījumiem, bet jāsaka, ka pie tiem mēs atkal varam apstāties. Tās ir tās pašas tendences, kas ir vērojams vairākus gadus un ar kurām mums jāsaskarās saistībā ar nelegālo cigarešu tirgu. Un tas ir faktiski Baltkrievijas cigareši, illicit vai, tad legāli saražotās Baltkrievijā cigaretes, kuras, ja salīdzināt 2009. Gadu un 2013. Gadu slaidus, nezinu, kāda būtu tagad varbūt jaunākie pētījumi 15. gadā, bet faktiski ir tendence izplatīties visā Eiropas teritorijā. Un, protams, ka šī tendence ir no lētākā tirgus daļas uz to daļu, kur cigarešu cenas ir augstākas un kur arī organizētās noziedzības grupējumi spēja iegūt vislielāko maksimālo peļņu uz šo cenu starpību. Grodņas rūpnīcas faktors, bez šaubām, ir tas, kas arī iezīmējās starptautiskajos pētījumos. Un jūs redzat, tas atrodas pie pašas Lietuvas un Polijas pierobežā. Un šī rūpnīca spēja saražot vairāk kārtīgi, neminēšu tagad, bet vairāk kārtīgi, daudz vairāk nekā Baltkrievijas tirgus spēja patērēt.
Un tā ir viena no tām realitātēm, ar ko jārēķinās mums, kas apkaro šo nelegālo tirgu. Tātad tā iekšējā Baltkrievijas kapacitāte nespēja patērēt tik daudz cigaretes un rodās, protams, pēdiņās veikli darboņi, kuri cenšas šīs cigaretes pārvietot jau ne tikai uz Latviju, bet arī uz visu pārējo Eiropas Savienības teritoriju, visiem iespējamiem veidiem. Interesanti, ka esmu jau laikam minējis, bet dažkārt izskan bažas, ka arī Krievijas iekšējiem tirgumu Baltkrievijas lētās cigaretes spēja nodarīt jau kaitējumu, un arī Krievijā parādās nelegālajā tirgus daļā Baltkrievijā ražotās cigaretes. Ja mēs runājam par Latvijas robežu, mums ir pietiekami liela Baltkrievijas robeža, un faktiski no pagājušā arī gadā identificētiem kontrabandas gadījumiem tie ir ceļi, kas veido gan caur muitas kontroles punktu Pāternieku un Indru dzelzceļa staciju, gan caur muitas kontroles punktu Silene. Tie ir divi lielie punkti, kas atrodas uz Baltkrievijas un Latvijas robežas. Vēl joprojām regulāri tiek atklāti slēpņi dzelzceļa vagonos, vēl joprojām tiek cigaretes slēptas un raktas iekšā ogļu vagonos. Mēs esam identificējuši faktiski arī vietas, kur tas tiek darīts. Tās ir oglēs tiek slēpta cigaretes tūmā pie Polotskas pilsētas ierakts, un faktiski tas ir ikdienas darbs, ar ko jātiek galā gan muitas darbiniekiem, sadarbībā ar robežsardzi, rokot un pārmeklējot ogļu vagonus, un šeit ir priecīgi ziņa, ka droši vien, ka šogad arī Indras dzelzceļa stacijā tiks uzstādīts skeneris, un tas atvieglos būtiski gan muitnieku darbu, gan arī apturēs šo tendenci kontrabandas virzībai pa dzelzceļu no Baltkrievijas puses. Tātad tie ir virzieni, kuros mums jāstrādā, tā ir starptautiskā sadarbība, ņemot vērā, ka Baltkrievija nav Eiropas Savienībā, tad, protams, tie apstākļi, kas mums jāņem vērā, un šie sadarbības aspekti nav vienlīdz viegli, kā tas būtu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm tiesību aizsardzības jomā. Jums ir iespēja bijusi sekot līdz daudziem, visiem faktiski, vidu mājaslapā un presē, jūs paši publicējat visus nozīmīgākos atklājumus. Tāpēc, lai nekavētu laiku, es tikai minēšu dažus no tādiem raksturīgākiem. Šajā gadā Terehovā liela aizturējuma bijuši vairāk kārt. Tas ir uz robežas ar Krieviju. Un interesantākais tas, ka es jau minēju šo Krievijas arī faktoru, ka Krievijā šīs cigaretes nodara, jau Baltkrievijā ražotās cigaretes nodara savu iespaidu. Tad interesanti tas, ka palielinās arī Baltkrievu cigarešu atklāto gadījumu skaits tieši arī uz Krievijas robežu. Un šai gadījumā aprīlī tika aizturētas 7 personas par kontrabandu caur Terehovu, kas tika ievests cigaretes 14 miljonu gabals. 2. jūnijā tika uzstādīts arī saudabīgs rekords, ja mēs vērtējam no statistikas viedokļa lielākais apjoms vienā reizē konstatēto kontrabandu cigarešu skaita ziņā. Tie bija 32,8 miljonu cigaretes, kas tika ievests caur Terehovas robežu kontroles punktu. Beidīgākais šai statistikai tas, ka mēs, protams, turam aizdomās arī valsts amatpersonas šī nodarījuma atbalstīšanā. Patreiz lieta, protams, vēl tiek izmeklēta, daudz vairāk nevar minēt. Mūsu mērķis ir nodot noziedzniekus tiesāšanai, un tāpēc, kā vecs faktu, atgriezīsimies pie 2013. gada, kur mēs arī muitas policijas pārvaldu realizējām. Un jāsaka, ka nepagāja 2 gadi, tas ir diezgan ātri priekš izmeklēšanas, bet 2015. gadā šī lieta aizturētās cigarešu kontrabandisti ir nodota krimināla vajāšanai pret 3 personām organizatoriem. Šo slaidu arī jūs droši vien esat redzējuši. Tas vien pierāda to, ka kontrabandas noziegumi ir cieši saistīti ar citiem noziedzīgiem veidiem. Un 2014. gada augustā aizturot kontrabandas kravu, kas nāca caur Rīgas ostu no Krievijas, tika aizturēts 9 personas, tā skaitā 2 organizatori, un izrādījās, ka šie 2 organizatori tiek meklēti Vācijā par smagu noziegumu izdarīšanu, par slepkavību. Viens no šiem citu valstu pilsoņiem jau ir izdots Vācijai turpmākām procesuālām darbībām. Savukārt ļoti
neraksturīga pagaidām ziņa. Tad 14. gadā ir aizturēts, cilvēks jau lieta ir izmeklēta, un šajā gadā jau ir noticis tiesas process un piespriests reāls brīvības atņemšanas sods – 3 gadi, 6 mēneši. Daudz vai maz, te ir jāveic analīze, tas jau ir salīdzinājumā ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kādas tiesas piespriež par smagiem noziegumiem. Un, protams, pēc soda izciešanas arī šis pilsonis tiks nodots Vācijas iestādēm, jau lai atbildētu par citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tā ir tāda, faktiski neraksturīga, nav bieži tās lietas, bet viena no tām lietām, ko mēs labprāt atzīmējam. Tās tendences droši vien saglabājās, tās pašas noziedzīgie grupējumi ir rafinēti. Pie tā, kas jau jums ir minēts slaidā, var minēt to, ka noziedzīgā pasaule cenšas investēt savā darbībā šos gūtās peļņas līdzekļus, investēt tehnoloģiskās attīstībās, GPS, internet sakaros, investēt dažādos sakaru līdzekļos, kas ir grūti izsekojami, investēt sakaru līdzekļos, lai identificētu tiesību aizsardzības iestāžu iespējamo speciālo tehnisko līdzekļu darbību, investēt, diemžēl jāsaka, investēt arī atbalstam valsts iestādēs un tiesību aizsardzības iestādēs, meklējot atbalstu. Pirmkārt, tas, ko interesē noziedzīgiem grupējumiem, ir informācija, lai saulaicīgi sagatavotos tiesību aizsardzības iestāžu veiktiem pasākumiem un būt gataviem jau pretdarbībai, respektīvi noslēpt savus noziegumu pēdas vai arī noteiktajā brīdī arī izvairīties no atbildības. Tad tās tendences un ar tām mums jārēķinās, tāpēc bieži vien, kad iet runa par resursiem, vai tie ir kontrolas resursi, vai tie tiesību aizsardzības iestāžu kapacitātes celšana, tad, ja mēs domājam par savu resursu palielināšanu un savu finanšu iespēju palielināšanu, savu tehnisko kapacitāšu celšanu, tehnisko līdzekļu jomā, tad jārēķinās, ka to pašu dara arī noziedzīgā pasaule. Un tā ir tāda patreiz tāda cīņa, protams, kurš pārspējas arī viltībā, attapībā un uzņēmībā, kā saka, notvert. Mūsu uzdevums ir viņus pārspēt un gan savā gudrībā, gan uzņēmībā. Tas, ko mēs esam ieplānojuši šogad, man ļoti priecē, ka sāksim ar 4. punktu, ka mums ir noslēgts sadarbības līgums ar Tabakas nozares asociāciju, jo daudz idejas nelegālā tirgus daļas samazināšanā mums rodās kopā diskutējot, uzklausot vienam otru, mums ir vienota izpratne par daudzām lietām, un mēs saņemam gan morālu atbalstu, gan arī, kā saka, pētījumu veidā no mūsu privātajiem partneriem. Šos pētījumus arī mēs izmantojam savā darbā, lai vērotu tendences, un tāpēc šajā jomā mēs noteikti turpināsim sadarbību. Šī sadarbība ir arī ar tabakas ražotāju laboratorijām, pētot nelegālo cigarešu paciņas, iegūstot rezultātus, salīdzinot tās ar nelegālā tirgu izņemtajām vai konfiscētajām kontrabandas ceļā ievestajām cigaretēm, un tādā veidā jau nonākot pie analītiskā darba rezultātiem, kas ļauj mums jau strādāt noteiktā virzienā, jau lai notvertu noteikts noziedzīgs darboņus. Ir izstrādāts valstīm dienestā plāns, ņemot vērā jūtīgu austrumu robežu. Plāns, protams, ir iekšējas lietošanas, bet plāns ietver daudz pasākumus, kā stiprināt un palielināt uz robežu strādājušo darbinieku kapacitāti, tie tehniskie līdzekļi, tās ir informācijas sistēmas, tas ir arī darbs tiesību aizsardzības jomā. Turpināsim sadarbību ar mūsu tiesību aizsardzības jomas kolēģiem, mūsu tiesību aizsardzības rīcības plāna ietvaros akcijas pret nelegālā tirgus samazināšanai. Un tie mūsu tuvākie kolēģi, kam mēs pateicamies par atbalstu, ir valsts robežsardze, valsts policija, drošības policija, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tātad šajā jomā mums sadarbība arī turpināsies arī 2016. gadā. Starpresoru vienošanās par valsts robežu drošības jautājumu ietvaros regulāri
tiek organizētas sanāksmes, lai novērtētu riska draudus, un tas ir būtisks instruments, lai rastu kopējs risinājums robežu stiprināšanā. Darbinieku kapacitātes celšanai 2016. gadā ir ieplānots arī operatīvo darbinieku un izmeklētāju apmācības, lai stiprinātu tiesību aizsardzības jomas kapacitātes. Turpināsim sadarboties ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un tuvākajiem Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, gan divpusēji, gan arī Eiropola kopējās aktivitātēs, piedaloties dažādās starptautiskās operācijās un jau turpmākajās kopējās izmeklēšanas vienībās. Tas ir darbs un izaicinājumi, kas mums ir 16. gadam. Jau šie statistikas rādītāji, ko es jums varbūt minēju, ļauj vērtēt jums, kas ir paveikts, bet uzskat, ka mums ir sasniegt diezgan augsta latiņa, kur 16. gadā mums ir faktiski jāpārspēj. Un tātad šis darbs būs tikai jāstiprina un raudzīsimies, kā pārsniegt un uzlabot rezultātus vēl arī turpmāk. Paldies! Paldies Jāidījām Zēpskungam no Pārziņām Ierasmonsko pārvaldes direktora. Un šobrīd dodu vārdu Ivetē Pukšas kundzei. Tātad Ivetes Pukšas kundze pārstāv tirgus pētījumu kompāniju Nielsen, kas ir veikusi šo te nelegālā cigarešu tirgus īpatsvaru pētījumu pagājušā gada nogalē, un šobrīd pavēstīs mums tātad gan par pētījumu rezultātiem, gan metodoloģiju, gan citiem interesantiem aspektiem. Lūdzu. Jā, paldies. Labdien visiem. Paldies par ielūgumu uzstāties šajā preses konferencē. Un tātad es šodien vēlos jūs iepazīstināt ar tukšo paciņu pētījumu rezultātiem. Šo pētījumu veica Nielsen. Un šajā gadījumā es jums prezentēšu rezultātus, kas ir līdz pagājušā gada 4. kvartālam. Un vēl gribu piebilst, ka šajā pētījumā piedalās tādi tabaks izstrādājumu ražotāji kā British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris International. Jo šis projekts tātad notiek sadarbībā ar tabakas izstrādājumu ražotājiem. Pastāstīšu jums par metodoloģiju, kā arī par pētījumu rezultātiem. Jo šajā, kā saprotat, tātad no pētījuma nosaukuma šis ir tukšo paciņu pētījums, tātad mēs tā viņu arī saucam, un faktiski šī pētījuma ietvaros notiek tukšo paciņu vākšana pēc noteiktas metodoloģijas. Tātad mums ir projekta vadītājs, ir komanda šim pētījumam, un mēs tātad pēc noteikta maršruta mūsu intervētāji vāc visas tukšās paciņas uz ielām un atkritumu urnās. Šeit jāpiebilst, ka mēs nevācam tukšās paciņas birojos, mājsaimniecībās, atklātajos tirgos, autoostās, dažādos publiskos pasākumos, un arī teiksim, izslēdzam tādas vietas, kur ir liela turistu koncentrācija. Ja? Tātad, kā jau pieminēju, tātad tukšās paciņas, un tātad mūsu intervētājiem viņi saņem šīs rekomendācijas, kura konkrētā vieta viņiem ir jāapmeklē, un pēc kādas metodoloģijas šīs paciņas ir jāievāc, un viņi ievāc visas paciņas neatkarīgi no zīmola un izcelsmes valsts. Līdz ar to, protams, mūsu pētījumā mēs šīs paciņas iedalām tā kā paciņas, kuras ir paredzētas Latvijas tirgumu, kas nozīmē, ka ir akcijas nodokļu uzlīme un šis te veselības brīdinājums latviešu valodā, un visas pārējās paciņas, kur nav šis te Latvijai paredzētais akcijas nodoklis un brīdinājums latviešu valodā, tās pēc mūsu definīcijām ir tā kā ārvalstu cigaretes. Tātad šo pētījumu mēs veicam jau kopš 2008. gada otrās puses, redzēsiet nākošajā slaidā tendenci, un mēs šo pētījumu veicam 25 pilsētās Latvijā,
kas aptver 60,3% no Latvijas populācijas. Un, attiecīgi, kā redzat, mēs ievācam pētījumu procesā 4900 paciņas, tad tas ir gandrīz 5000. Mūs interesē paciņas, kuras ir veselas, kuras ir tukšas, bet kuras ir veselas, kurās mēs redzam visas dimensijas, tātad, un kurām ir arī iekšējais šis sudraba vai zelta papīrītis. Tātad pēdējais pētījuma posms ir veikts laikā no 23. līdz 30. septembrim. Kā jau tika pieminēts, to veicām mēs Nilsen, jo mēs esam tātad informācijas un mērījuma kompānija, un tātad mums ir pieredze šāda veida projektos, varbūt ne tieši tukšo iepakojumu, bet dažāda veida, mēs viņus saucam par lauka darbiem. Ja? Tie ir kvalitatīvi vai kvantitatīvi pētījumi. Un, attiecīgi, kā redzēsiet nākošajā slaidā, tātad mēs apkopojam informāciju gan par iepakotajām paciņām, gan arī aprēķinam šo kopējo cigarešu, tātad katras cigaretes skaitu. Tas ir darīts ar mērķi, jo ne visas paciņas Latvijas tirgū ir ar 20 cigarešu, tātad iepakojumu skaitu, ir arī 10 cigarešu paciņas. Nu, lūk, tātad tālāk aplūkojot šo te līkni, šeit ir atlasīts, tātad šī proporcija norāda tikai uz šīm te ārvalstu cigaretēm, tātad cigaretēm, kuras nav paredzētas Latvijas tirgumu. Un gribu vērst uzmanību, tātad šeit mēs redzam laika posmus, tātad sākot no 2008. gada 4. kvartāla līdz pat pagājušā gada 4. kvartālam, tātad katru gadu tiek veikti 2 pētījumi. Viens pavasarī un otrs rudenī. Ja? Tātad šeit mēs redzam par 4900 iepakojumiem tukšajām paciņām es jau pieminēju, tātad mēs viņus uzsākām šo daudzumu kolektēt regulāri kopš 2009. gada nogales. Pirms tam mēs veicām, tātad, kā redzat, šeit mazāku skaitu paciņu, tukšo paciņu kolektēšanu. Un, attiecīgi, nākošais skaitlis šeit norāda cigarešu skaitu. Tātad tas ir aprēķināts, cik šīs paciņas atbilst kopējam cigarešu skaitam. Un, kā redzat, pēdējā vilnī, tātad pēdējo gadu ietvaros, ir tātad tūpie nedaudz pār par 93 000 cigarešu. Tātad sarkanā līkne mums tādījādi norāda uz attīstības tendencēm attiecībā pret cigarešu skaitu, un šeit ir proporcija tātad šīm te ārvalstu cigaretēm. Savukārt zilā līkne mums norāda uz pašu cigarešu paciņu proporciju. Un kā redzat, šī līkne ir daudz maz tātad ar zināmiem kritumiem, kāpumiem. Tātad, ja mēs atgriežamies 2008. gada nogalē, tad mēs redzam, šis īpatsvars bija viszemākais. Tātad, ja runājam par cigarešu skaitu, tad tie bija 6%. Tad, attiecīgi, sākoties recesijai, un, protams, arī vēlāk tātad tiks komentēti šie rādītāji, tātad visaugstākā proporcija 44,6% apmērā tika konstatēta 2009. gada 4. kvartālā. Ja? Un tātad šeit redzat šo te pakāpenisko lejupslīdi, un faktiski pēdējo 3,5 gadu laikā tā ir tāda stabilizācija aptuveni 30% līmenī, un, kā redzam, pēdējā pētījumā, kas ir veikts septembrī, tātad šeit mēs redzam vienu no pēdējo gadu viszemākajiem rādītājiem, kas ir 24,8%. Un tālāk palūkosimies, kāda tad ir šī te ārvalstu cigarešu tendence, ja mēs salīdzinām tā kā divas grupas, mēs salīdzinām šeit oranžajā stabiņā, mēs redzam proporciju, kurā ir sagrupēti ražotāji, kuri nepiedalās pētījumā, un ar dzelteno krāsu ir apzīmēti stabiņi attiecīgi
kur ir šie te 4 tabakas izstrādājumu ražotāji, kur piedalās pētījumā. Un kā redzam, ja skatāmies 4,5 gadus atpakaļ, tad faktiski 2011. gada nogalē šī jau šo pētījumā iesaistīto kompāniju proporcija, viņa bija relatīvi augsta, tad 20,5% no šiem 35,6%, un kā redzat, gadu laikā šī proporcija ir samazinājusies. Ja? Tātad, bet relatīvi nemainīgi ir palikusi tā proporcija, kas ir saistīta ar pētījumā neiesaistītajiem ražotājiem, un, protams, kad nākošajā slaidā mēs visus, protams, interesē, kas tie ir par zīmoliem, kuri ir šo te ārvalstu cigarešu skaitā. Un, kā redzam, mums ir tādi trīs zīmolu līderi, kas ir Winston, Premier un MZ. Tātad informācijai Winston ražo Japan Tobacco International, attiecīgi Premier un MZ ražo Grodno Tobacco. Tātad attiecīgi mēs redzam arī pārējos zīmolus, kas, protams, šajā te ārvalstu cigarešu kolektēto paciņu skaitā ieņem relatīvi mazu proporciju. Un, izmantojot šo iespēju, mums ir arī tātad iespēja jums parādīt, kādi izskatās šie te vadošie ārvalstu cigarešu paciņu paraugi, kur redzam zīmolu kompāniju, kas šos iepakojumus, attiecīgi šos te brandus ražo, un arī izcelsmes valsts. Tātad tā ir Baltkrievija, Krievija, un tas ir šis Grodno Tobacco Factory un Baltika Tobacco Factory. Ja? Un arī nākošajā slaidā mums ir daži paraugi no Baltkrievijas un no Krievijas, no top ārvalstu cigarešu paciņu paraugiem. Tātad jāpiezīmē, ka mēs šīs paciņas ne tikai kolektējam, bet viņas tiek sistematizētas, attiecīgi apstrādātas, lai ar viņām tālāk varētu tātad tabakas industrijas ražotāji strādāt. Un ja mēs jau tika pieminēts tātad par šīm te izcelsmes valstīm, tātad redzam, ka līderi mums ir Baltkrievija ar 66,3%, kur seko Krievija 22,5%, tālāk ir ar jau zemākiem rādītājiem ar Ukrainu un Kirgistāna. Attiecīgi mums ir šie te duty free, tax free produkti, pavisam neliela proporcija Lietuva. Un ja mēs palūkojamies uz attīstības tendencēm šīm te izcelsmes valstīm, 4,5 gadiem pēdējiem, tad mēs faktiski redzam, ka šī proporcija viņa ir tā kā parādās apgrieztā veidā. Ja 2011. Gada nogalē dominēja Krievija kā izcelsmes valsts, tad attiecīgi šo te 4,5 gadu laikā, vai pareizāk sakot, no 2012. Gada 4. kvartāla, kā dominējošā valsts ir Baltkrievija, un faktiski pēdējo 2 gadu laikā šī tendence Baltkrievijai ir saglabājusies kā vadošā šīm te ārvalstu cigarešu vidū. Un tātad par Latviju, tātad par šīm te pilsētām 25, tātad visas pilsētas, kurās notiek pētījums, tātad ir atzīmēts ar ziliem sarkaniem punktiem, un tātad ar sarkaniem punktiem mums ir izdalīts tās pilsētas, kurās šī te proporcija šīm ārvalstu cigaretēm ir visaugstākā. Un, kā redzat, visaugstākā proporcija ir Daugavpilī, kurai seko attiecīgi Saldus, Krāslava, Kuldīga, Alūksne, Jūrmala un Lūdza. Šī ir informācija tieši no pēdējā pētījuma posma. Ja?
Nu, lūk, un tas ir no Nilsen puses viss par šo pētījumu īsumā. Paldies par uzmanību. Paldies Pukšas kundzei. Un tātad, kā jau minēju, tad preses konferences noslēgumā tad būs iespēja Pukšas kundzei uzdot arī atsevišķi individuāls jautājumus no jūsu puses tieši konkrēti par šo veikto pētījumu, rezultātiem, metodoloģiju un citiem aspektiem. Bet, tātad noslēgumā tādu savu apkopojumu rezumējumu visticamāk mums sniegs Juris Stinka, tabakas izstrādājumu ražotāju Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājs, kurš tātad runās gan par tiem faktoriem, kuriem ir izdevies ierobežot cigarešu kontrabandu pagājušajā gadā, gan arī par tiem pasākumiem un veicamajiem darbiem un izaicinājumiem, kas gaidām šogad. Lūdzu. Jā, labdien! Mani sauc Juris Stinka, pārstāvis tabakas ražotāju asociāciju. Un papildus divām iepriekšējām prezentācijām gribētu nedaudz ilustrēt to, ko mēs kā asociācijas biedri redzam kā tie galvenie ietekmējošie faktori, kas vai nu veicina šo te nelegālā tirgus pieaugumu vai tieši otrādi veicina tā samazināšanu. Vēlreiz uzlikšu šo te grafiku, ko jūs redzējāt iepriekšējā prezentācijā no Nilsen puses, kas parāda šo te tendenci, kā ir attīstījies nelegālais tirgus pēdējos gados. Kā redzams, tas dramatiskākās izmaiņas bija 2008. 2010. gadā. Ja atceramies, tas bija laiks, kad Latvijā bija ekonomiskā krīze, iedzīvotājiem samazinājās pirktspēja. Un diezgan likumsakarīgi arī daudz no viņiem centās atrast alternatīvu produkciju nelegālajā tirgu. Tomēr tāpat laikā šajā laika posmā tika pieņemti arī vairāki tādi politiski lēmumi, kas šo situāciju vēl vairāk pasliktināja. Un pirmkārt jau ļoti strauja akcijas nodokļu likuma celšana, pat vairākas reizes gadā, kas šo legālo produktu cenu veikalos ļoti strauji paaugstināja. Un papildus tam tika veiktas arī izmaiņas šīs tabakas izstrādājumu iepakojumu prasībās, ieviešot šos krāsainos veselības brīdinājumus attēlus uz paciņām, kas pats par sevi, protams, nekādu lielu ietekmi uz legālo tirgu neatstāja. Bet svarīgi bija tas veids, kā tas tika izdarīts, proti, ka tas tika izdarīts ļoti sasteigti un praktiski nedodot vispār laiku ražotājiem sagatavot šo jauno iepakojumu un tirgu palaist šo jauno produkciju. Kā rezultātā atsevišķos gadījumos atsevišķi produkti vienkārši nebija pieejami legālajā tirgu. Kā no vienas puses iedzīvotājiem samazinās pirktspēja, no otras puses veikalos legālā produkcija strauji kļūst dārgāk un atsevišķos gadījumos vispār nav pieejama. Tā rezultātā šis pieaugums bija vienkārši dramatisks no salīdzinoši zemu līmeņa, par ko mēs varam šobrīd tikai sapņot, līdz gandrīz pusē no visas tirgus. Ja skatāmies tālāk, kā šis tirgus attīstījies, jāsaka, ka vismaz attiecībā uz tabakas nozari ir zināma stabilitāte iestājusies no šo likumdošanas puses, nodokļu politika vairāk vai mazāk ir kļuvusi prognozējama. Protams, ka likmes tiek paaugstinātas un tas ir jādara kaut vai dēļ Eiropas Savienības prasībām, bet tas tiek darīts pakāpeniski un prognozējumā veidā. Tas, protams, ka nenoliedzami šis sasniegums, kas ir redzams no 2010. līdz šim brīdim, tur lauzt tiesa pilnīgi noteikti ir valsts ieņēmuma dienesta darbs, un es asociācijas vārdā noteikti vēlos paust lielu atzinību valsts ieņēmuma dienesta darbam un arī citu tiesību aizsardzības iestāžu darbam, kas ir ļāvis šo te situāciju pārņemt kontroli pār šo situāciju un šo nelegālo tirgu samazināt uz pusi. Tas, kas mums šobrīd tāds liekas vislielākais izaicinājums šim gadam,
ir Eiropas Savienības tabakas direktīvas pārņemšana. Šai direktīvai ir jāstājās spēkā šī gada maijā, un viņa paredz daudz lielākas izmaiņas tabakas izstrādājuma iepakojumā, kā tas bija 10. gadā. Tie ir jauna izmēra veselības brīdinājumi, jauni dizaina paciņas, kam visam, protams, arī ir nepieciešams laiks ieviešanai. Diemžēl izskatās, ka mēs valstiski ejam to pašu ceļu po 10. gadā, un šis likumdošanas, gan likums, gan ministrs kabineta noteikumi, kas ir nepieciešami direktīvas pārņemšanai, vēl pat nav sākt izskatīt Saeimā šis likums. Līdz ar to ir skaidrs, ka ražotājiem ražošanas pielāgošanai šis laiks atkal netiks paredzēts vispār. Un diezgan skaidrs arī, ka ražotāji nebūs gatavi jau uzreiz no 20. māja uzsākt ražot jaunā parauga produkciju. Vienīgā iespējamais risinājums ir veidot uzkrājumu mazumtirdzniecībā ar vecāku parauga produkciju, kas ir diezgan absurdi no valstiskā viedokļa. Tā vietā, lai laicīgi pārņemtu šo direktīvu, ieviest jaunās prasības, tiek stimulēt vecā parauga produkcijas uzkrāšanu un radīts risks gan nelegālā tirgus pieaugumam, gan budžeta ieņēmumiem. Un tā salīdzinoši, ja mēs skatāmies uz 2008. 2010. gadu, tad ieņēmumi no akcīzes nodokļa pretēji šim te akcīzes nodokļa likmju celšanai samazinājās par apmēram 70 miljoniem eiro. Protams, mēs esam pārliecināti, ka tā situācija nebūs tik dramatiska šogad, bet tas, ka tas risks pastāv un mēs runājam par lielām summām valsts budžetā, tas gan ir fakts. Nobeigumā daži tie no mūsu puses ieteikumi, kas palīdzētu šo te nelegālo tirgu ierobežot. Pirmkārt, tā ir, protams, pārdomāt nodokļu politiku, neradīt nevajadzīgus legālo produktu iztrūkums tirgo. Protams, turpināt arī šo te uzsākto darbu gan ar ārējās robežas stiprināšanu, gan ar tiesību aizsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšanu. Un vēl tāda būtiska problēma joma, kam pieskārās arī Ceipas kungs, ir šo te sodu sistēmas efektivitātei. Jo, ja salīdzina tiešām datus ar ierosinātajiem krimināla procesiem, kas ir vairāk kā 100 katru gadu pa vicu vien ierosina, un to, cik reāli cilvēki saņem sodu vēl rezultātā un vēl jau vairāk sodu ar reālu brīvības atņemšanu, tas ir ārkārtīgi neproporcionāli, un tas rada daļai šo te pārkāpēju sajūtu, to nesodāmības sajūtu un neveicina pārkāpumu neatkārtošanu. Tas no manas puses bija viss. Paldies! Jā, paldies! Tā, esam tātad uzklausījuši visus runātājus, kontrabandas cigaretes un cigaretes tirgus laikam jau ir aplūkots un iztirzāts no visiem iespējamiem aspektiem. Tā kā šobrīd tad jums ir iespēja droši no vietas uzdot individuālus jautājumus runātājiem. Ļoti būtu vēlams, lai jūs nosaucat klāt uzvārdu mediju, ko jūs pārstāvat. Un vēl viens aspektiņš, ņemot vērā, ka mēs visu šo pasākumu arī ierakstām videokonferences režīmā, tad, ja vēlties, lai jūs uzdoties jautājumus, kā saka, paliek vēsturē un arhīvam, tad jautājumu var uzdot no tā mikrofona, kas atrodas zāles vidū. Tad viņš arī ierakstīsies. Ja jūs vienkārši uzdodat no vietas, kas arī nav aizliegts, tad kā jūs labāk vēlties, kā jums pašiem ir ērtāk. Jautājums tītīgi ārziņā Latvijas vēstures portāls. Es nav iet. Sakiet, lūdzu, kas ir digitālās izsakojamības sistēma, kur plānos uzsākt? Tas ir no cigaretes nopirkts un tā sako vai kāds? Jā, es varbūt varu izskaidrot. Šī sistēma paredz katru cigarešu paciņu marķēt ar īpašu kodu, kas ļaus jebkurā šīs cigarešu pārvietošanas posmā nolasīt informāciju par to, kur šī paciņa ir ražota,
kas ir bijis šīs paciņas pircējs, kāds bija šis transportēšanas ceļš, un līdz ar to arī labāk cīnīties pret šo cigarešu nopludināšanu nelegālajā tirgu. Šī prasība ir, ko ražotāji jau šobrīd paši pakāpeniski ievieš savai produkcijai, bet tā prasība arī kļūs obligāti stājoties spēkā Eiropas Savienības tabaks direktīvai. Varbūt nevis jautājums, iegūst, parasti runājot par nelegālām cigaretēm, runā par centrālu tirgu kādām vietām. Vai tas šobrīd kā objekts, kurā kaut kas tiek regulāri uzraudzīts, notverts vai lietas vai likti šķēršļi ir aktuāls? Uzreiz tā, godīgi sakot, jā, ja jūs iesiet centrālu tirgu, un, kā es teicu, mēs monitorējam arī nelegālo cigarešu tirgus segmentu un cenas, tad tur būs nopērkams cigaretes. Bet būs nopērkams, un tas, protams, ir vēl mūsu darāmais priekšā. Centrālu tirgu, manuprāt, šogad policija ir izdarījusi daudz, bet kā mēs nesen arī tikāmies ar policiju un runājam ar žurnālistiem, kādā radioraidījumā, tad šeit ir jārunā par sodu politiku, jo tur policija uzreiz pateiks, ka diezgan daudz no darboņiem saņem sodus, bet atgriežās šajā vietā un šie sodi, respektīvi, paliek nenomaksāti. Šie cilvēki, kas tirgojās, bieži vien ir tādi, no kuriem nav ko paņemt, un, respektīvi, un tad tā ir cīņa tādām veidzirnām, tāpēc tā soda politikai būtu daudz efektīvākai. Bet policija regulāri veido reidus Rīgas centrāla tirgu. Arī muitas policija ir bijusi Rīgas centrāla tirgu, lai gan tas mums, teiksim tā, mēs tur esam parādījušies atsevišķas reizes, bet kopā ar valsts policiju. Bet centrāla tirgu, diemžēl, vēl ir cigaretes, bet tas, ko es jums minēju, es jums minējuši pāris faktus, centrāla tirgus faktus. Jūlijā Winston paciņa maksāja 2,2 eiro centrāla tirgu. Decembrī viņi maksāja atšķirībā no kā bija arī Krievu cigaretes un bija Baltkrieva. Baltkrieva bija dārgāks, 2,8 eiro. Nē, es atvainojos, 2,4 eiro, Krieva bija nedaudz lētāks. Veikalā var nopirkt Winston par 2,8. Respektīvi, tas monitorings, ko mēs veicam, parāda, pirmkārt, mēs varam identificēt faktus un riskus, ka ir pieplūdums noteikti cigarešu markām, kuras jau mēs analizējam un skatāmies, caur kuriem tie varētu ienākt un izmantojam jau darbā, kurus jau mēs, teiksim, tālāk jau vēršam gan muitas, vērš uz robežu, gan arī mēs vēršam jau pret noziedzīgiem grupējumiem, kuri strādā šajā jomā. Jā. Tā kā, bet, protams, jā, nenolieksim. Tev jābūt aklam, lai pateikt, ka tur nav cigaretes. Diemžēl, jā. Jā, lūdzu. Jūs minējat, ka lielāka daļa no cigarešu nāk no tabako, Baltkrievijas rūpnīcas, un ka viņi ražo daudz vairāk cigarešu nekā Baltkrievija vispār var patērēt. Vai nevar būt tā, kā viņi apzināti to dara, lai ražot kontrabandai arī? Katrai ražošanai kontrabandai neražo, viņi ražo legālu produkciju, un kā ražotājs viņi interesēti peļņas gūšanā. Tādēļ apturēt savu ražošanas līniju droši vien, ka viņiem būtu lūgt vai pavēlēt būtu grūti. Cits jautājums, kur šīs cigaretes, kas viņas uzpērk, kas viņas iegādājas un kā organizēt tālāk to izplatīšanu. Un tad arī jautājumi, tad jau ir šis jautājumi par track and trace šo izsekojumību sistēmu, kur jau dot diezgan lielu ieguldījumu, ja arī pievienotos Baltkrievijas šai sistēmai, dot lielu ieguldījumu, jau izsekot, kas ir pirmie pircēji vismaz, un tālāk jau mērķtiecīgi strādāt cerībā ar sadarbībā ar Baltkrievijas kompetentajām institūcijām jau, lai izskaust arī tādu izplatību pašā Baltkrievijā un tālāk jau transportēšanu. Vai Baltkrievijas institūcijas aktīvi sadarbojas ar Latvijas tiesību sargājušām institūcijām? Es teiktu, ka jā, Baltkrievijas muitas dienests cenšas palīdzēt to ar tiem līdzekļiem, ar kādiem spēj mums palīdzēt, taču, protams, jāņem vērā, kā jau es teicu, tā nav Eiropas Savienība, tā ir tomēr trešā valsts attiecībā pret Eiropas Savienību un ir diezgan daudzi gan objektīvi, gan likumdošanas, gan iespējami subjektīvi apstākļi, kas mums sadarbībā ir jāpārvar, jā, bet to iespēju robežās, kur viņi var sniegt savu atbalstu. Es teiktu, ka gadu no gada uzlabojas sadarbību. Gribētu Baltkrievijas muitas dienestu uzslavēt tiešām šajā jomā, jā.
Kāda ir tā cena atšķirība tai premjera paciņai un tai Winstona, piemēram? Winstons tirgu, kā bija decembrī 2,4, premjers tirgu bija decembrī 1,8 eiro. Jā. Un premjeram arī no septembra audzis par 20 centiem. Daudz nav, bet augus ir centi. Jā, kāds jautājums es varbūt īpaši aicinātu uzdot, ja ir kādi precizējoši jautājumi tieši tirgus pētījuma kompānijas Nielsen pārstāvē Tukšas kundzei, jo, teiksim, šīs kompānijas praksa ir tāda, ka viņi tātad atbild uz šiem individuāliem žurnālistu jautājumiem tieši konkrēti par šo pētījumu šobrīd. Tā kā varbūt izmantojot izdevību, ja kaut kas vēl varbūt palika neskaidrs pēc stāstījuma vai kaut ko gribas vēl tā kā detalizētāk vai padziļinātāk par metodoloģiju, par vēl kādiem aspektiem. Vai šāda veida pētījums Latvijā ir tikai vai starptautiskā kompānija? Šāds pētījums tiek veikts visās Baltijas valstīs un ļoti daudzās valstīs pasaulē. Jā, tad kādi tie jaunākie rādītāji? To, ko jūs spējat atklāt. Šie bija jaunākie, kuri mums ir veikti. Igaunijā Lietuvā ir Jā, mums ir šie rezultāti, bet šai preses konferencē mēs tā kā pārējās Baltijas valstis negatavojām rezultātus. Tā, tad es saprotu, ka vairāk precizējuši individuāli jautājumi nav. Tad līdz ar to, ja tomēr ir vēlme pēc individuāli komentāri, tad ir tātad vai nu valsts ieņēmuma dienas pārstāvis Edijs Tepspunkts vai no tabaks izstrādājumu Nacionālās apvienības valsts priekšsēdētājs Juris Stinks.